Vai gūžas patoloģija var būt iemesls muguras sāpēm? Viennozīmīgi, tā tas ir. Jo gados veciem pacientiem ar laiku skrimslas gūžas locītavās nodilst un veidojas tā saucamā artroze. Sākotnējās stadijās tas izpaužās kā hroniska sāpe. Vēlāk parādās pieklibošana. Un, ja artroze pieaug dinamikā, tad jādomā ir par operāciju, to saucamo gūžas locītavas endoprotezēšanu vai gūžas locītavas nomaiņu. Gribu mierināt. Pie manis atnāk daudz pacientu, kuriem ir parādījušies klibošana, sāp gan gūža, gan muguru. Viņi saka, doktor, ko man ātrāk sākt ārstēt? Muguru vai gūžu? Bieži vien veicot operācijas uz gūžu un nomainot gūžas locītavu, sāpes bieži vien pazūd gan gūžā, gan mugurā. Protams, jāatceras viena lieta, ka pirms operācijas ir ļoti svarīgi tomēr saglabāt arī kustību aktivitāti. Tas palīdzēt dabūt labākus rezultātus arī endoprotezēšanas laikā, gan arī pēcoperācijas periodā būs rehabilitācija daudz vieglāk. Tāpēc jāsāk arī trenēt muguras muskuļus un arī citas grupas muskuļus jau pirms operācijas vai saulaicīgi, lai nebūtu tā, kad izoperē un saprot, ka rehabilitācija paņem ļoti daudz laika. Tā kā pats labākais ir ārstnieciskā vingrošana, peldēšana un, protams, akupresūras astoņkājas, kas uzlabo mikrocirkulāciju tieši jostas daļā, kas mazina arī sāpes. Līdz ar to varbūt arī tā gūžas operācija ar laiku būs atliekama uz kādu laiku.